pats nosaukums Kristus apstājās pie ebolī ir ne tāpēc, ka šī grāmata būtu kristīga, bet Kristus apstājās pie ebolī, tāpēc, ka viņš līdz šai zemnieku kultūrai nemaz netika. Ne? Tomēr, lai arī šķistu, ka mēs esam tur super pārevolucionējuši pērtiķi un visu mūsu tā apziņas attīstība varbūt kaut kāda sakritība visā tajā organiskajā zupā, kas ir radījis visu, kas ir, vai ne? Man šķiet, ka tā tomēr nav, ka mums ir tā komponente, kas ir, tā saucamā kaut kāda, varbūt, nezinu, apziņa, dvēsele, kaut kas bišķi vairāk. Kristus apstājās pie ebolī. Par grāmatu. Kristus apstājās pie ebolī ir viens no itāļu literatūras spilgtākajiem darbiem par Itālijas dienvidu realitāti, kas sakņojas autora personīgajā pieredzē. Fašistu režīma laikā viņš tika izsūtīts uz nomaļu Lukānijas ciematu. Karlo Levī ar izcilu vērotāju talantu apraksta Itālijas dienvidu dabu, attiecības, vietējo zemnieku, mājņticību, sūro ikdienu un to, kā valsts un baznīca šos cilvēkus gadsimtiem ilgi ir atstājušas novārtā. Karlo Levī bija ārsts, rakstnieks, glaznotājs un antifašists, viens no 20. gadsimta nozīmīgākajiem Itālijas kultūras un politiskās domas pārstāvjiem. Sveiks, Tom! Labdien, Ilmār! Mēs esam pazīstami un es uzaicinātu tevi uz izdevniecības Aminori podcastu, kas ir sakarā ar manu ārkārtīgi svarīgu lietu pašam, arī izdevniecībai, proti esmu iztulkojis no itāļu valodas Karlo Levī grāmatu Kristus apstājās pie ebolī. Manuprāt, tā ir ārkārtīgi skaista grāmata. Viens no tulkojumiem, ko es tiešām pats esmu izvēlējies, esmu bijis un joprojām esmu iemīlējies šajā grāmatā, un izdevniecība Aminori piekrīt to izdot ar lielu prieku un itāļu vēstniecības atbalstu. Un mūsu podcasts ir veltīts, ka šī tulkojuma kontekstā mēs spriedīsim par dažādiem jautājumiem, kas ir saistīti ar literatūru. Ar prieku. Un es gribētu sākt mūsu sarunu ar citātu. Man ir galvā vairāk citāti, bet šo es nolasīšu. Proti, tas ir par kādu cilvēku, kas šajā grāmatā ir minēts. Un šis cilvēks ir ārkārtīgi aizrāvies ir tādi cilvēki, kuriem patīk tieslietas un tiesāties un iet uz tiesām. Un citāts ir sekojošs. Likumdošana, advokāti un lietu izskatīšana tiesā viņu piepildīja ar tīksmi un ekstāzi. Viņš no galvas zināja visus provinces advokātu uzvārdus un varēja citēt pazīstamākos fragmentus no viņu skatītajām lietām. Šai ziņā viņš nebija vienīgais, jo šai pusē mīlestība uz oratoru mākslu tiesās ir diezgan izplatīta parādība. Taču kāds gadījums pirms 2 vai 3 gadiem bija kļuvis par bočs, tā sauc šo cilvēku, dzīves galveno un svētītāko notikumu. Izskatot ar izsūtītajiem saistītu lietu, kāda prefektūras nodaļa bija noturējusi atsevišķu noklausīšanos tepat Grasāno, un tajā bija uzstājies ar runu ievērojamākais Matēras advokāts, pats slavenais Latroniko. Boča pilnībā zināja no galvas Latroniko spriedumu runas vārdus, nepagāja ne dienas, kad viņš nebūtu tos atkārtojis, iedegoties apbrīnā par satriecošākajām frāzēm. Atšetūras vilki, San Mauro suņi, Trikāriko kraukļi, Grotolas lapsas un Garagūzo krupļi, Latroniko bija skandējis savā runā. Bočam tā šķita oratoru mākslas virsotne. Garagūzo krupļi viņš mēdz atkārtot žēlīgi vai izteiksmīgi atkarībā no tās dienas garastāvokļa. Tieši tā, Garagūzo krupļi, jo viņa dzīvo pie ūdeņiem pie paša purva. Kas par runu? Šis citāts mani satriec un principā uz šādiem vārdiem, uz šādu dzīves izjūtu par cilvēks, kas aizraujās ar tiesāšanos un iespējams ir nepatīkams un nepatīkam rakstura cilvēks, ir spējīgs tikai tādā gadījumā, ja viņš labi apzinās savu vidi un kas būtībā ir saistīti ar šiem dzīvniekiem, kurus es tikko nosaucu. Un būtībā šajā gadījumā var runāt par zudušu kultūru. Arī pats nosaukums Kristus apstājās pie ebolī
ir ne tāpēc, ka šī grāmata būtu kristīga, bet Kristus apstājās pie Ebolī, tāpēc, ka viņš līdz šai zemnieku kultūrai nemaz netika. Ne tur tika romieši, ne kristietība. Un Karlo Levī, kurš tur bija izsūtīts šajā vietā, ar savu ārkārtīgi prasmīgo cilvēku novērošanu, apraksta kultūru, kur ir sakņota savās vietās, vietvārdos, saistīta ar zemniekiem, zemnieku uztveri, aizspriedumiem. Un šis citāts, manuprāt, to ārkārtīgi apliecina. Un šai sakarā es tev gribēju pajautāt, kas tad ir tie argumenti, kas padara vienu literāru tekstu par tādu, kas iemanto mūžību, kur ir vērts tulkot, kurā ir vērts iemīlēties un iepazīstināt citus cilvēkus, un kāpēc citiem tekstiem tā nav? Paldies vēlreiz par šo iespēju te sēdēt šajā ērtajā dīvānā un sarunāties par tik, jau pašā sākumā nopietniem jautājumiem, bet tu jau arī ar šo fragmentu labi paskaidroji šo justīcijas svaru, kāds, piemēram, tas parādās šajā konkrētajā Itālijas vietā, ka tā ir vesela tradīcija, ka tā ir arī ļoti konkrēta sociālo lomu tāds režģis, kurā šie cilvēki darbojas. Un Levī, kā tu jau minēji, izsūtītais par saviem politiskiem uzskatiem, viņš bija ārkārtīgi krasā pretstāvē fašismam, kā sarkanbrūnam mērim, ja tā ir fašisma krāsa, tāda, domājot par to viņu ārieni, militāro uniformu ārieni. Jā, tātad šī te tradīcija, noteiktas vietas unikalitāte droši vien varētu būt tādi lielumi, kas padara literāru darbu par interesantu, kurš pārlec pāri ģeogrāfiskām robežām un arī laika robežām. Un nezinu, kāpēc, bet man tūdaļ pat, kā tu sāki šo fragmentu par tiesām un advokātiem un to, kāds, kuram var tikt piemērots šis te dzīvnieka apzīmējums vai epitets. Man jāatcerās mūsu kaimiņu, igauņu izcilais autors Tamsāre un viņa monumentāla darbs Patiesība un taisnība, kuru gan jāatzīstas, es esmu iepazīstināts tikai ar kino starpniecību, lieliskā ekranizācijā, bet arī latviski ir šis padomju laikā romāns ir 2 lielos sējumos izdots, un tur šī te justīcija un galu galā arī Levī, taču šis virziens, kurā viņš piedalījās, šī politiska apvienība taču arī saucās Justīcija un palīdz man. Un taisnība. Jā. Un arī, teiksim, Tamsāres gadījumā arī šī taisnīguma un tiesas izpratne, viņa notiek Igaunijā 19. gadsimta pašā izskaņā, bet tā personīgā nostāja par to, kādas ir cilvēka tiesības un kā viņam par tām pastāvēt, iezīmē jaunu domāšanas virzienu, kurš mūs vedina jau uz modernismu, vai ne? Jā. Levī grāmatas kontekstā man, protams, kā tulkotājiem bija svarīgāk bieži vien estētiski aspekti, bet runājot par to, kas tad literatūru padara par mūžīgu, man liekas, ka viens no tādiem kritērijiem ir tieši ārkārtīgi tāds izteiktais cilvēciskuma motīvs. Paņemsim pašu Levī izsūtījumu raksturu. Viņš ir ārsts no Turīnas, no labiem apstākļiem, un politiski iemeslu dēļ Musolīni viņu izsūta uz ciematu, kas
romānā saucās Aljāno. Īstenībā šis ciemats saucās Galjāno, tolaik atrodas Itālijas tā saucamajā Lukānijas administratīvajā teritorijā, kas ir nešaubos mūsdienās ir Bazilikata. Un viņa izsūtījums ir ārkārtīgi elitārs. Tu var redzēt, ka Musolini tajā laikā izsūta politisku motīvu dēļ daudzus cilvēkus. Var redzēt, ka daži tur atrodas nožēlojamos apstākļos. Tur ir minēti cilvēki. Tur ir galdnieks, jūrnieks, kuri dala uz diviem vienu maltīti un tam līdzīgi. Levī, kā ārstam, situācija nav tāda. Viņš dzīvo labos apstākļos, īrē pats savu māju. Viņam ir virēja, dažādas virējas, kas gatavo ēst. Caur šīm virējām viņš iepazīst zemnieku un vietējo kultūru. Pie viņa brauc ciemos māsa. Un liekas, no vienas puses liekas, ka šis izsūtījums ir tāda kā bērnu spēle, ka viņš ir neīsts savā ziņā, jo mūsdienās daudz vēlētos nokļūt šādos izsūtījuma apstākļos, kur tu dzīvo maigā klimatā ar savu personīgo virēju un tam līdzīgi. Bet to, ka šis izsūtījums ir bīstams, apliecina māsas vizīti. Mūsdienās, piemēram, māsa ierodas caur pilsētu, kas saucās Matēra. Mūsdienās tā ir turistu pilsētu, bet tolaik tur ir visi šie dzeltenie, kraupainie bērneļi, apsitušies ar dažādām slimībām, malārijas nomocīt mušas rāpo pa viņu acīm, un māsa, protams, ir nobežījusies, jo malārija tolaik izmēra ļoti vienkārši. Kāpēc, piemēram, piekrastē nav daudz apdzīvot vietu? Tāpēc, ka tur ir nāvējošā malārijas forma. Un tāpēc apelsīnam romānā man šķiet ir tāds teikums, ka apelsīnam ir nāves garša. Jo nāves garša tas ir tāpēc, ka tie, kas viņus audzē, visticamākais nomirs agrā jaunībā. Bet ja tu dzīvo jau zemnieku ciematos augstāk, 600, 700 un vairāk metru augstumā virs jūras līmeņa, tev ir iespēja nodzīvot līdz sirmam vecumam 40, 50. Tas ir ļoti sen. 40, 50 gadiem. Un tam līdzīgi. Tas ir viens tāds aspekts. Un runājot par fašismu, ne tikai Levī grāmatā, bet daudz kur tā laika literāros darbos, kaut vai Corrado Alvaro grāmatā Cilvēks ir stiprs, kas ir arī tipisks tā laika tāds literatūras piemineklis, var novērot, ka cilvēki kļūst par fašistiem ne politisku motīvu dēļ. Arī Levī grāmatā, piemēram, viena tāda sieviete, viena no galvenajām varonēm kļūst par fašistiem. Viņa izrīko tāpēc, ka viņai tas ir izdevīgi saimnieciski. Viņa noteiks, teiksim, viņas noliks pie vietas konkurentus, dažādas tur aptiekārus un spēlēs pirmo violu savā ciemā. Viņai nav, piemēram, es negribu kritizēt literāru prototipu, bet man kā lasītājam, ne tikai kā tulkotājam, rodās iespējas, ka viņai nav nemaz nekāda nojauta, kas darās Romā, kas ir fašisms. Roma šiem cilvēkiem vienmēr ir bijusi tālu, nereālu, gandrīz vai iedomāt vietu. Ne tur kāds ir bijis. Par radio kaut ko runā, Musolini tas zemniekus sapulcina ciemu laukumā, kur uzstāda mikrofonu, kurš tur atskaņo to visu. Viņiem nav būtībā, kā ir viņiem pagājuši garām romiešu karavīri, kur pārvietojās par galvenajiem ceļiem, kā viņiem pagāja garām faktiski gandrīz viss tāds plašāks Itālijas vai Eiropas kultūras norises. Viņu dzīvība ir ļoti lokāla un cilvēcīga, un tieši tāpēc man rodās tāda sajūta, ka bieži vien Latvijā, piemēram, izskan domas, ka Latvijā nav notikusi lustrācija, ka cilvēki, kas ir veikuši, piemēram, noziegums, kas ir saistīts ar dažādiem režīmiem, ar fašismu režīmu Vācu laikā vai ar komunistu režīmu komunismu laikā un tam līdzīgi, ka šiem cilvēkiem nav notikusi kaut kāda norēķina veikšana vai lustrācija vai kā šos procesus saukt. Un šajā, piemēram, raugoties uz šiem vienkāršiem cilvēkiem, kuri kļūst par fašistiem, lai, piemēram, uzceltu savā ciemā pirmo tualeti, kā ar noraujamo ūdeni, pirmo aizkalojamo tualeti. Man liekas, ka būtu grūti viņus vainot par to, ka viņi ir kļuvuši par fašistiem šādu ērtību dēļ. Jā, tāpēc man ir vēl viena analoģija, par kuru man bija jādomā, lasot šo tevis tulkoto brīnišķīgo romānu. Tas ir angļu žurnālists un arī rakstnieks Džons Mūrs, un viņam ir tāda lieliska grāmatiņa par Brenšams ciemu Anglijā, ja nemaldos,
kaut kur plus mīnus vidienē, bet tā doma par šo, kāpēc man tās līdzības saslēdzās, tādēļ, ka arī Levī tiek piedāvāta šī žurnālistiskā vai reportāžu veidīgā izklāsta maniera, ar ko viņš, protams, ir ļoti simpātisks tādā ziņā, ka mēs grāmatu ļoti ātri varam lasīt, jo viņā nav pārāk daudz laika telpu mainošu pasāžu, bet vēl Džonam Mūram ir par šo Brenšams ciemu un burvīgi, ko tu minēji par šo noskalojamo mehānisko tualeti. Mūrs savu darbu rakstīja laikā starp Pirmo un Otro pasaules karu, tā kā arī 20. gadsimta pirmā puse. Un, tur varbūt nebija tik cieša līdzība par to, kā individam izvēlēties kaut kādu politisko aizsegu, ar ko turpināt savas dzīves gaitas, kā tas bija, piemēram, cilvēkiem, kur izvēlējās sadarboties vai iekļauties tādos virzienos kā fašisms, bet īstenībā šī manis kā lasītāja sajūta, ka šis Anglijas ciemats ir tikko noslēdzis vienu briesmīgu epopeju, kas saistās ar vienu kara darbību un tūlīt nevis gatavojas, bet es zinu, ka nāk šis jaunais cēliens. Šī priekšzināšana ir klātesoša arī Levī gadījumā, jo tā kaut gan, kā es tev piekrītu, ka šī trimda nesalīdzināma ir tāda idiliskāka nekā citreiz mēs varam iedomāties, kāda var būt trimda, bet šī Musolīni figūra un visa apņemšanās, kā politika izmainījis pasauli, viņa ir kā tāda augsta ēna tam visam fonā. Un tas šiem abiem autoriem ir, manuprāt, tāda līdzība. Ko tu saki par tādu lietu kā individa iespējas? Kas man nesatriec, jo tas bija paredzams. Ne tikai Levī grāmatā, vairākās pēdējā laikā lasītās grāmatās, cik ļoti ir liela individa cilvēka nolemtība. Piemēram, vēsturiskais konteksts ar Levī ir tāds, ka viņi izsūtos izsūtījumu vietu, sākumā Grasāno, pēc tam Aljāno, un viņš tur pavada gandrīz gadu, un šajā laikā sākas karš Abisīnijā, Itāļi, Abisīnijā, kas ir mūsdienu Etiopija, Itāļi ieņem šo teritoriju, un gal galā Levī izsūtījums beidzās tīri vēsturiski tāpēc, ka notiek amnestija sakarā ar Abisīnijas iekarošanu, kas man šķiet kopumā nekad netika iekarot, bet uzvara tika pasludināta. Visi bija priecīgi un tam līdzīgi. Bet grāmatā parādās vairāk raksturi, piemēram, Leitnants de Kunto, un es varēju nesaukt uzvārdu, jo tas ir tipiski daudziem tādiem gan tālaik, gan pēckara literāriem darbiem, cik ļoti nolemts ir cilvēks. Lūk, šis Leitnants de Kunto, viņš zina, ka viņš varētu nebraukt nekur, nepieteikties cīņā uz Abisīniju. Viņš varētu palikt siltā vietā, bet daudz viņa paudze, ne tikai viņš, viņa paudzes vīrieši, kā nolemti dodas karā, kas viņiem nav interesants. Viņi nepiekrīt kara idejai, viņiem pats karš nav saprotams. Nav saprotami kara nolūki, piemēram, kāpēc tas būtu vajadzīgs, bet vienlaikus ir vairāk kārt tiek atkārtot frāze, kas mani savā ziņā satriec kā cilvēku, ko gan te varētu atrast izskaidrojumu, ka tiek atkārtots, mums nav citas iespējas tagad vai nekad savādāk. Viss būs zaudēts, bet ja šiem cilvēkiem pajautātu, kas būs zaudēts, kāpēc nav citas iespējas, kādas iespējas nebūs, un uzdot tādus vienkāršus jautājumus par saturu, tad viņi droši vien nespētu atbildēt. Viņiem ir tāda nolemtība, kur viņi atkārto faktiski tādas
sava loka, visticamākais politiskas frāzes, kurās ir kaut kāda neliela patriotisma piliena, tā kā šajā glāzē iepilināts būtu patriotisms, piemēram, šajā ne vai otrādā. Un viņi atkārto to nolemtību, un tas, manuprāt, protams, ka tas nav tikai literārs paņēmiens, tas nav rakstnieka veikums, tā ir spēja pamanīt cilvēka individu savā ziņā nespēcību. Un nespēcība, kas viņu spiež sekot vēstures straumei un rīkoties vienā vai otrā veidā. Un tas ir vairāk raksturīgs cilvēkiem, kas ir izglītoti, kas ieņem varas pozīcijas, kas dienē armijā un tam līdzīgi. Un man lielākais pārsteigums, ka iepretī šai te it kā izglītotāk un varas pozīcijās esošu cilvēku nespēcībai, ārkārtīgi krasi nostājās zemnieki, kuri, piemēram, tad, kad viens no viņu radiem vai paziņām vai ciemu ļaudīm mirst, viņi ir gatavi iet līdz pat galējam konfliktam ar pilsētas, ar ciematu mēru un tiem kungiem, kas to visu vada, lai šo cilvēku glābtu, lai aizvestu pie ārsta, kas var palīdzēt un tam līdzīgi. Un tādējādi rodās it kā kontrasts, kas pārsniedz ārpus šo grāmatu vai vispār literatūru kā tādu, ka bieži vien to, ko mēs saucam par pilsonisko atbildību, izrādīt ir gatavi cilvēki, no kuriem to gaida vismazāk. Kā tev šķiet, vai tu pamanīji šādu fenomenu, un ja pamanīji, vai tas varētu būt kritērijs kaut kādam, sacīsim, labas literatūras vērtējumam, ka mēs varētu vērtēt labu literatūru, kaut vai pēc viena no šādiem manis minētajiem kritērijiem? Man liekas, ka arī šeit vēlreiz pieminēt to apzīmējumu žurnālistiska pieeja, bet drīzāk tajā, tā kā tu minēji par šo te objektīvo skatījumu par tām cilvēku izvēlēm, piemēram, par šo te iztapīgo un varas pozīciju izbaudošo personāžu, kuru dēvē par profesoru, kaut gan viņš nemaz nav profesors, un vēl tāda līdzīga šī te, kā es sākumā minēju, tā hierarhijas, tie cilvēki, kas atrod savu vietu hierarhijas režģī, un viņiem tā ir tāda tūlītēja, absolūta kaut kāda pašrealizācija. Un tā tad, protams, šajā gadījumā politiskā kontekstā un varas pozīcija kontekstā. Bet Levī, viņš jau spēja to, manuprāt, parādīt objektīvi, bez tāda, bez tās smagmes vai tā tiesājošā aspekta. Jo būtībā man kā lasītājam viņš jau bezmaz ir, tas vienādojums ir automātisks. Jo visas tās izvēles, kuras aiziet par labu totalitāra spēka atbalstam, es viņas tiesāju kā lasītājs un arī kā cilvēks. Bet atkal man jāpatur pašam šī kaut kāda veida arī Kristus nostāja par to, ka man ir, es nevaru tik kontrastējoši balts melns vērtēt šo cilvēku izvēles, kas parādās tajā kolaborācijas jautājumos vai vēlmē iesaistīties, pakalpot, piedalīties, būt varas pozīcijā. Tāda sistēmiskuma, tāda balansēšana notiek. Tas arī padara to par labu literatūru. Mūsu sarunu noslēdzot divas lietas, viena neobligāti. Kas tev patika šajā grāmatā un kas tev likās kaitinoši vai nepatika? Tieši kā lasītāji. Man būtībā visvairāk patika pat Itālija, jo
viens no maniem tādiem agras zēnības, agras pusaudzības lielākajiem literārajiem priekiem bija itāļu autora Edmondo di Amicis lieliskais skolas laika romāns Sirds, kuru vienīgo reizi tas latviski ir parādījies slavenajā Sprīdīšu bibliotēkā. Un tur ir, sapcīt, arī Kalabrijas reģions. Un tā līdzība un arī šie dienvidnieku melno plīvuru apņemtās sievietes un vīrieši, kur tu nevar saprast, vai tas ir koks, stumbrs vai dzīvs cilvēks, pēc tā analoģija. Bet par kaitināšanu droši vien, ka tā ir tas gadījums, ka tev otrā rokā ir jātur jau jāsaka mākslīgais intelekts, kurš tev papildina visus tos vēsturiskos faktus. Kaut kādas likumsakarības, vai tur, teiksim, tu jau, protams, esi centies, nevis centies, bet tu labi esi ar saviem paskaidrojumiem, komentāriem daudz ko norādījis, bet, vienu laika daļu paņem tas, ka tev ir jātina tā filmiņa pašam atpakaļ un jāsaprot, pareizi, tas bija tajā laikā, un tad viņi nolēma, ka tas vēl tad nesanāk, un tad nāk tas gads, un tad nāk tas gads. Tas tāda personīga stīvēšanās vienkārši. Jā, tas man pašam bija pārsteigums, kad grāmata jau, kad es jau biju beidzis strādāt, tad es padomāju, ka jau kādu gadu 10, un tā jau būs gandrīz 100 gadus veca. Man tā likās ļoti aktuāli un nesen uzrakstīt grāmatu, kaut gan, protams, to ar prātu saprotu, ka tā nav. Liels paldies tev par dalīšanos savās pārdomās, un paldies, ka arī lasīji grāmatu. Paldies, Ilmār, un paldies par šo burīgo iespēju iepazīties ar Itāliju. Un man liekas, ka tās, kā viņām ir nosaukums? Cipreses, jā. Cipreses ir, es pirmoreiz Itālijā biju pirms 4 gadiem, un kopš tā laika tā cipres, man liekas, vispār ir tāds dienvidu skaistuma simbols. Sveiks, Harij! Čau! Izdevniecība Minori ir izdevusi manis tulkoto Karlo Levī grāmatu Kristus apstājās pie Ebolī, kas ir ārkārtīgi svarīgs itāļu literatūras darbs, man arī mīļš. Un izdevniecības Minori podkāstu ietvaros tiek aicināti dažādi cilvēki, lai šīs grāmatas kontekstā un arī plašāk apspriest dažādus ar literatūru saistītus jautājumus. Un šodien es esmu aicinājis viesos Hariju. Pastāst varbūt dažos vārdos, Harij, lūdzu, par sevi, kā tevi sauc un ar ko tu nodarbojies. Mani sauc Harijs Kadiķis, bet droši vien rakstniecības pasaulē vairāk esmu pazīstams kā Harijs Vagrants. Ar ko es nodarbojos? Esmu saistīts ar tekstiem, lielā mērā rakstu, grāmatas, rakstus. Strādāju arī garīgās veselības jomā, ceļoju, spēlēju dažādas mūzikas instrumentus, mēģinu nekļūt par mietūsu. Un es tevi aicināju, zinādams un nojausdams šo specifiku, es tevi aicināju, lai uzdod jautājumus, kas ir saistīti ar nāvi, miršanu, kapiem un aizkapu dzīvi. Un viens no momentiem tieši Karlo Levī grāmatā ir tāds, ka darbība notiek Itālijas dienvidos. Viņš ir izsūtīts trimdā Aljano ciemā. Ir vasaras vērsme, karstums, nav kur tvērties, un ārsts Karlo Levī, izsūtītais, vasaras dienas karstumu mēdz pārlaist un izrakt tā dziļā kapā, un tur gulēdams, jo tā ir vienīgā vēsā vieta, kur var patvērties no zemes, nāk vēsums. Tur viņš runājas arī ar īpatnēji tādu cilvēku, un es teiktu, ka dīvainā vai sakritības kārtā viņš ir arī apbedīts. Viņš ir apsolījis pie šiem zemniekiem, pie kuriem bija izsūtīts. Atgriezties, viņš atgriežas un viņš ir apbedīts tajos Aljano kapos. Un ko tu teiktu? Ko simbolizē? Ko nozīmē tāda gulēšana kapā? Vai tev nebūtu bailīgi gulēt, piemēram, dienvidos kapā?
Nē, es šo fragmentu taisni lasīju, un es absolūti saprotu šo Karlo Leviju, jo es domāju, tas kaps viņam arī šajā konkrētajā momentā kalpo kā tāds patvērums no visa tā apkārtēja, no visām tām ciemata intrigām un tās bezjēdzības. Man droši vien arī tas nozīmē patvērumu no ikdienišķā kaut kādu citu realitātes slāni, jau ja tā simboliski šis tā abedījums. Bet viņa gadījumā tur vēl bija forši, ka varēja vērot debesis, neviens netraucēja, un beigās vēl lielēts suns, un vilku vārdotājs atnāca vēl papļāpāt. Kas var būt labāks? Jā, vispār šī grāmata ir sastāv no daudziem slāņiem, kā jau jebkura laba grāmata. Un viens no tiem slāņiem ir saistīts ar mitoloģiskiem priekšstatiem. Es pats joprojām studēju antropoloģiju, un sakritības dēļ studēju to Itālijā. Un man ārkārtīgi fascinējoši liekas, ka tā kā zemnieki guļ diendus ne kapos, kā grāmatas autors, bet, piemēram, dažādās alās un alu. Tur ir daudz, jo tur ir karsta kritenis. Pats vides un apkaimes ģeoloģija nosaka to, ka ir daudz patvērumu vietu dažādiem bandītiem, bet ne tikai bandītiem. Viena no lietām, ar kuriem tiek aprakstīta cīņa, ir tāds mazs gariņš, aptuveni tik liels, kāds 20-30 centimetrus, kas dialektā saucās monakikjo. Un šis monakikjo mazais gariņš, piemēram, tā, ka visi tie laukstrādnieki un zemnieki guļ dienas karstumā, viņš viņus raust aiz matiem, aiz ūsām, aiz cepures, kucina kāju pēdas, un pamazam tā darbība eskalējās. Piemēram, es nezinu, vai tu šo fragmentu atminies, jo tas varbūt nav centrālais grāmatas motīvs, bet darbība eskalējās no sākuma viņi dzen projām, pēc tam jau viss aiziet līdz šaujamieročiem, un jo vairāk viņu cīnās pret to monakikjo, jo vairāk viņš uzmācās. Kā tu komentētu, piemēram, ne tieši grāmatas kontekstā, bet, piemēram, kāda ir loma mūsdienu pasaulē, šī grāmata jau būs 100 gadu vecs, bet kāda ir nozīme mūsdienu pasaulē mitoloģiskām būtnēm? Vai mūsdienu cilvēks var to vispār uztvert? Un ja var, tad kāda ir to funkcija literatūrā, un ne tikai literatūrā, bet sabiedrībā? Kā tev šķiet? Man liekas, mitoloģiskas būtnes, protams, tas ir stāsts vispār par tiem lielajiem arhetipiskajiem stāstiem, kas droši vien kādreiz, varbūt arī vēl pirms 100 gadiem, un noteikti bija drusku izplatītāk, kad varbūt tas materiāls mums nebija tik ļoti pārņēmis, un viss šī apsēstība tikai ar materiālo cieto un taustāmo cilvēci. Vai mūsdienu cilvēks to var uztvert? Droši vien, man liekas, tas ir tas, kas mūsdienās varbūt arī nedaudz trūkst. Manuprāt, tas varbūt ir tas cēlonis, ka mēs tik daudz cilvēku patiesībā ir nelaimīgi, jo kaut kur šī mitoloģija, mitoloģiskās būtnes ir paslaucītas. Pati tā nav objektīva realitāte, tas ir kaut kur paslaucīts otrajā šķirā, tas vairs nav vajadzīgs, bet patiesībā citos laikos, un mēs jau to zinām, tie lielie stāsti iedod cilvēku dzīvē kaut kādu kontekstu, pat arī šādu mazu gariņu. Bet man liekas, ļoti interesants to pastīties arī no psihiatrijas viedokļa. Teiksim, ļoti interesants bija psihiatrs un neirologs Olivers Saks Britiem, un tad viņam jau droši vien būtu tur atkal cits izskaidrojums, kā varbūt tā ir kaut kāda iekšēja projekcija, varbūt tā ir kaut kāda halucinācija. Tas ļoti plašs vispār spektrs par to mitoloģiju. Bet kopsumā man liekas, ka mitoloģija patiesībā bagātina cilvēkus, jā, un visa šī antropomorfizācija, dažādu dabas spēku un tā tālāk. Man tādā laikmetā būtu interesantāk dzīvot nekā tagadējā laikmetā. Ārpus mitoloģijas svarīgs aspekts arī ir tautas tradīcijas, un no tām izrietošais dažādu cilvēku status. Piemēram, status, ko nozīmē būt sievietei. Un viens no tādiem piemēriem, kā attālināt varētu tam tuvoties, ir fakts, kas saistīts ar aizgājējiem. Piemēram, ja precētai sievietei nomirst vīrs, tad atkarībā no dažādām tradīcijām, viņai bija kā grāmatā koši aprakstīts, jāvalkā melns plīvurs noteiktu laiku, tur atšķīrās. Vienā vietā tur valkāja gadu, citās ģimenēs un tradīcijās 3 gadus un tam līdzīgi. Un man kā tulkotājiem likās ļoti interesanti, un arī lasītājiem likās interesanti vērot, ka, piemēram, kādā veidā šī tautas tradīcijas zaudēja nozīmi. Ārstam Levī, kas nāk no Turīnas, no sekulārām aprindām, tas viss šķiet liels brīnums, bet ir saprotams.
Un es gribu aizstāvēt nākošo jautājumu, kas viņam vairs nav saprotams. Un kā tev šķiet, kādā veidā, tas bija tikai viens piemērs par tiem plīvuriem, kā tev šķiet, ka vai ir tādas tradicionālas lietas, kas, piemēram, kuras nemaz nevar novērst, kuras nevar sekularizēt, kuras saglabājās dažādās formās un paliek. Kas notiek ar šādiem procesiem, vairs ne mitoloģiskiem, bet tīri tradicionāli konstruētiem? Man šķiet, ka tie lielie dzīves procesi, visas šīs dzimšanas, nāves, par ko mums joprojām ir tūkstošiem jautājumu, sevišķi jau par nāvi, tos ir grūti vispār iekļaut ar sekulārā pasaules skatījumā. Un, protams, tie lielie momenti, tie zināmā mērā traģiskie momenti, bet zināmā mērā arī paradoxālie momenti, ka mēs atkal tiekam atsviesti kaut kādā citā domāšanas uztveres perspektīvā, ka mēs jautājam un tā tas vienkārši beidzās. Un tas ir viss. Tad mēs atkal uzdodam šos dziļos eksistenciālos jautājumus, uz ko varbūt sekulārā vide mēs nespējam atbildēt. Un man patīk šajā sakarā, ko tu saki arī par tām sievietēm un plīvuriem, ka senākos laikos tomēr ap šo kaut kādu nāves procesu, vēl kaut kādu procesu, tas tomēr viņš iezīmē kaut kādu plašāku realitāti. Cilvēki vēl sēroja, cilvēki tā kā izdzīvoja to, tam bija nozīme vēl. Tagad, teiksim, mūsdienās tas dzīves ritms, viņš jau to neparedz. Kāds nomirst, tur ātri aizskrien, kaut kāds mācītājs tur nokrist vai ko izdara, tur ātri nosaka pāters un visu, un nākamais klients. Karlo Levi ļoti sajūsminās, viņam bija virēja, virtuvene Džūlija, un Džūlija bija tradicionāli tās apkaimes sieviete, kura mācīja izdzīvot, tā attiecīgi labi gatavoja. Bet Džūlija zināja arī visdažādākos burvvārdus un tam līdzīgi, kā piemēram pieburt mīļāko, novērst zobu sāpes un tam līdzīgi vidē, kur ārsts vai tradicionālā medicīna faktiski nepastāvēja. Džūlija mācīja arī atrast dažādus dziedināšanas motīvus un tam līdzīgi. Šo garo ievadu es stāstīju tikai tāpēc, lai uzdot jautājumu, kas ir tas, kas nosaka, piemēram, tādu laicīgi izglītotu ārsta interesi par reliktiem, kas daudziem cilvēkiem šķistos smieklīgi. Piemēram, es atceros no grāmatas pantiņu, kur tiek sauktas visas, teiksim, nedēļas dienas. Ap lieldienu laiku, piemēram, pirmdiena ir tāda diena, otrdiena, trešdiena, svētdiena ir lieldienas, visi tārpi nobeidzas. Piemēram, bija tāds pantiņš. Skaidrs, ka domā tārpi, kas cilvēku moka no iekšienes. Skaidrs, ka ārstam būtu jābūt sapratnē, ka tārpi nenobeidzās no šāda pantiņa. Bet tomēr, kas nosaka, tavuprāt, tādu arī ne tikai grāmatu, bet mūsdienu cilvēku interesi par šādu veidu mantojumu? Tāpēc, ka cilvēks tomēr, lai manā ieskatā, tā ļoti personisks ieskats, ka tomēr, lai arī šķistu, ka mēs esam tur super pārevolucionējuši pērtiķi un visu mūsu tā apziņas attīstība varbūt kaut kāda sakritība visā tajā organiskajā zupā, kas ir radījis visu, kas ir, vai ne? Man šķiet, ka tā tomēr nav, ka mums ir tā komponente, kas ir tā saucamā kaut kāda, varbūt, nezinu, apziņa, dvēsele, kaut kas bišķi vairāk. Un pie tās ļoti daudz piederās visi šie ticējumi, visi šīs šķietam iracionālās lietas, kuras tādā praktiskā līmenī it kā vispār neko nedod ļoti bieži. Bet interesantā kārtā cilvēks arī nevar dzīvot praktiskā līmenī tikai. Lai kā tu mēģinātu, tomēr ir šī mītiskā domāšana, tomēr jebkura vecmama tev pastāstīs, kad vajag pieklauvēt pie galda, un jebkurš visracionālākais cilvēks atradīs kaut kādas likuma sakarības un teiks, jā, bet tajā rītā man tieši tur skanēja tā dziesma un tieši tos vārdus es uzpausīju un baigi interesanti. Es jau tam neticu, bet baigi interesanti. Līdz ar to kaut kas mūsos tāds ir noslēdze kaut kāda noslēdze. Tu esi daudz ceļojis ar mugursommu. Tu esi sastapies ar tādiem, tā kā tie monokikio, kas te uzbrūk kaut kādas mazas rēgainas būtnes. Es esmu sastapies ar albāņiem ar cirvi. Bet tie bija reāli, tie nebija mitoloģiski. Bet tāds ar pārdabisku kaut ko. Man tā uzreiz nenāk galvā tieši būtnes, bet manā galvā Lelles Somijā ļoti savāds viens dārs, ka mēs brauc garām naktī
tādā pievakarē vispār īstenībā riteni. Un ceļmalā pamesta māja, cik man šķita, un 10 leļu. Un visas kā dzīves, un visas skatās tev virsū. Un tas bija baisi riktīgi. Es minos prom, cik ātri varētu. Cik tev svarīgi ir vieta? Tu gribētu aizbraukt, piemēram, ar riteni uz to vietu, kur Levija ir apbedīts, Jā. un aplūkot, nostāties pie tā kapa, uzlikt akmentiņu, kādu tur ir daudz. Un piemēram, kā tev šķiet, lai saprastu un uztvertu literatūru, ir svarīgi aizbraukt uz to vietu. Nav svarīgi par Leviju, piemēram, aizbraukt uz Jaunsudrabiņu vietām vai uz citu rakstnieku vietām, kur viņi fiziski ir darbojušies. Es domāju, jā un nē. Ir dažādi darbi, ko mēs varam lasīt. Arī, es domāju, neaizbraucot, bet, protams, ja tu aizbrauc, tu izjūti to daudz vairāk. Tu varbūt iedod nevis 3 dimensijas tam savam izlasītiem, bet 4 un 5. Jā. Nu, es arī, kad es klejoju pa Itāliju vai kaut kur pa vidusjūras valstīm vai tur kaut kur Ziemeļāfrikā, tad man ir sajūta, ka es bišķi vairāk saprotu, ko tas cilvēks kaut vai šeit apraksta, kā viņš apraksta visu tās vēja ārdētās, tur saules kveldētās klintis, to drausmīgi neauglīgo zemi. Es arī esmu bišķi kleņojis pa Itāliju, es reāli zinu, kā tas ir dienas vidū būt tur, nezinu, vai Balkānos 43 grādos, ka nav kur patvērties, un vienīgais, kur tu gribētu būt, ir augsts kapis, principā, jā. Ko tu gribētu pajautāt Karlo Leviju? Pie viņa kapa. Es gribētu pajautāt, kā tādās vietās, kā viņš bija Dienvidu Itālijā, kā tur faktiski nesajūgt prātā. Man likās ļoti interesanti, jo man likās ļoti interesanti, ka viņš spēja noturēt to racionālo vērotāju, atšķirībā no visiem tiem pārējiem cilvēkiem, kas tur jau ir satrupējuši ar tām visām vietām, un plusā tā saule un tas, ka nav kur doties, un es domāju, ziemā tur arī īpaši, labi ir tikai augsts, bet atkal jau tur tālu nekur iet viņš nedrīkst, jo viņš ir izsūtīties. Ko vispār darīt? Varbūt tāpēc viņš rakstīja patiesībā, jo viņam vajadzēja šo pieredzi kaut kur izlikt citādi, jo tas ir ļoti grūti būt tādā saspiestībā ar cilvēkiem, kas visi ir bišķi defektīvi. Tā. Ok, liels paldies, Harij, par sarunu. Un vēlreiz pateicos, ka atrad laiku piedalīties šajā podkastā un dalīties savās pārdomās un savās.